Nu, un ko mēs tagad ar jums darīsim? Nu? Viens numurs jums ir priekšā, un pavisam cits numurs jums ir aizmugurē. Nu, un, protams, priekšā mobilais un aizmugurē mājas telefona numurs. Loģiski. Paldies, ka atgādinājāt. Vienīgais, es gribēju, pirms mēs ierakstam, gribēju paprasīt, man te viena doma, ja zini, es uz Ziemassvētkiem gribu mammai dāvināt tādu tā kā kartiņu, ja? Un tad ar vienu ierakstu. Es tā gribēju vienkārši pārbaudīt, vai man ir jēga to darīt, proti. Un vienkārši pasaukšu mammu, ja? Viņi kaut ko saka, tu vienkārši saki, ka jā, un tur... Labi, jā. Mammu! Jā? Vienkārši. Atnāc drusciņi, mēs te gribēju... Nu? Mamma! Jā. Tāds jauns bērns. Mēs precamies. Jā. 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 Lotār, tu precies! Jā. Tu apsimāc, Lotār! Cik jauks bērniņš, nu? Piejopa mammu! Man liekas, ka nenoticēja. Jā. Kartiņai nav jēga, tātad jādomā kaut kas cits dāvina ar zeķis. Nu labi, tad nu rakstam, ja? Nu rakstam, jā. Nu labi, tad rakstam iekšā, ja? Nu rakstam iekšā, jā. Par to, kas bijis, par to vairs nerunā. Un simtiem tūkstošiem domu, kad prātā. Vējš visu izgaisā, nevienam nejautā. Jāizcer durvis, tās visu sabojā. Elpojot gaisu uz mēnēs, negribas palikt uz zemes, aizmirstot netīrās spēlēs. Ko vēl vairāk var vēlēties, un ko vēl vairāk var dot, ko vēl vairāk var izsapņot, un vēl, un vēl, un vēl, un O, jā. Bravo. Ļoti labi. Jā. Aiši, Kosī, čau! Čau, Džesi! Mīļākie dziedātāji, es dievīgi, mums jau meitenes besīdā un ceram, bet tu vispār. Klausies, mums 3 nedēļām mums bija baigi čāja tādām milzīgām violēm, traki tāda arī tādu milzīgām klavierēm. Šis tāda maziņa ģitari, tik man mazīts bumbiņas, pēc varam jūs gribu ar jums dziedāt, vai, nu? Ko tādu? Kā to lai ņēma? Ko tādu? To dziest, ne, to iepriekšējo nevajadzētu tā kā, bet mums priekš tiem ir viens gabals baiglabājs. Jā, par dziestošu kamīnu jau bez zini, jā. Dziestošu kamīnu? Te mums par mīlestību ir, protams. Nu, kamīns taču. Mīlestība. Es esmu gatava. Tas gatava, jā, klausā. Nu, sākam. Jā. Dziestošs kamīns, un pussalcīns, uz galda bāzē, stāv terpantīns. Dziestošs kamīns, un pussalcīns, bāzē, stāv terpantīns. Jessica! Nāc, nebiedini cilvēkus. Nāc. Čau! Čau. Oi, piedod. Nu, nē, tu tikai pusstundu nokavēji. Nekas. Es tev piedodu. Man viss ir kārtībā ar nerviem. Es esmu mierīgs. Ne, tēju varbūt. Nē, paldies. Nu, kapučīno. Paldies, nē. Nu, saldējumu.
Nē. Nu, tu kamēr nenācies gan pasūtīsi vēst, es laikam paēdīšu. Nu, varbūt tomēr pārdomās. Nē, tiešām droši tu ēdis un padzēras pēdas, viss kārtībā. Zini, nu, tad jau es arī neēdīšu. Nē, tu ēd, kāpēc paēd? Nu, man vienkārši vairs negribas ēst. Nē, tagad tā neērti. Nu, man arī tavā vietā būtu neērti. Es nezinu, tu paēd, es tiešām jūtos vainīgi. Aizēj vēl tam čalim pasaka, ka tu jūties neērti. Tu gan esi rupšs. Nē, tu gan esi pieklājīga. Pusstundu nokavē, kaza. Tu zini, kas esi krupis? Es krupis? Tev nav ne galvā, nekur tev nav vates pickuči tikai. Aha. Tu esi vispār resna norījusies cūka. Tu esi stulba govs. Zini, kāpēc vispār es neēdu? Es to tūlīt pateikšu, kāpēc es neēdu. Tāpēc, ka vienkārši man nāk vēmiens uz tevi virsū skatoties. Un es negribu apēmt savu smuko izejamo krekliņu. Šito smirdīgo lupatu sauc par savu izejamo krekliņu. Mana māte tādu pat uz kūti nevilktu. Zini, kāpēc? Kāpēc tava māte tādu nevilktu? Tāpēc, ka tu esi cūka. Tava māte ir cūka, visa tava ģimene ir cūka. Un cūkas drēbes nevalkā ne uz kūti, ne ārpus kūtes. Nu, zini. Tu esi stulba, neaudzināta, nevīžīga kaza. Tu esi vispār tīzls, pretīgs, pļackains deģenerāts. Tu esi visstulbākā zos, kādu es vispār zinu. Tu esi viskretīniskākais begimots, kādu es vispār esmu redzējusi. Es nožēloju, ka es ar tādu tīzlu pēžu vispār esmu iepazinies. Zini ko? Es nožēloju, ka es vispār ar tādu smirdīgu smirdeli esmu iepazinusies. Aizēj no sākuma izkuļ padus un tad nāc pie mana galda. Tu esi pretīgs purdulis. Smieklīgi, tu esi pišķuls un netīrelis. Tev ir melncais nagiens. Tu esi šitās lampas izlais, netīrais, nospiķotais gabaliņš. Tu esi tā, kas nekad nelieto dezodorantus. Tu esi tas, kas vispār nekad nemazgā lūpu kaktiņus. Tev muts smird pēc chlora. Protams, tev viss smird. Cūka. Cūka jau bija. Divpirkstu zarna. Un nedomā, ka tu būsi kas teiks pēdējo vārdu, ja? Tu esi šitā smirdīgā žauna. Labi, vispār man šās spēle jau apnika un vispār neinteresē. Viss. Huņķis! Aivi, tev ar tiem Džesikas jocīgajiem jautājumiem ir kaut kāds sakars? Tu kaut ko zini par to? Mammu, nē, es nezinu par kādiem Džesikas jocīgiem. Viņa man vienu dienu atnāk un saka, mīt, kurus dzīvniekus tev nebūtu žēl vai būtu žēl nogalināt? Nē, es nezinu, bet pasaka, kurus tev nebūtu žēl nogalināt. Man nebūtu žēl, es tā arī viņai teicu. Zini, man vienīgais, kas tā padomāja, žurkas, tās man riebjās. Tev bail no žurkām, laikam. Man viņas riebjās, un man viņas jau riebās, jaunībā tikko bija, kā saka, kolhozi nodibinājušies kā muģēja viņas mums tur Kaķis tev nebija vai tad? Neatminos tagad, kā tu man tā saki, es neatminos. Jā, bet klausies no tādiem lielākiem dzīvniekiem, ko tev nebūtu žēl, tādiem ritīgākiem. Vēl man tā dikti nepatīk tie mērkaķi, tiem sarkanajiem dibeniem. Kauns skatīties, tiešām es domāju, Tā tu esi izvēlējis. Tas mums nedara galīgi, tie mērkaķi sarkaniem dibeniem. Mums padomā pati, mērkaķi sarkaniem dibeniem tik zooloģiskā dārzā, un kurš tev zooloģiskā dārzā ies? Ko tad ir, lai es daru, ka man viņi nepatīk? Kurš tev zooloģiskajā dārzā māmu ļaus šaut? Bet tad es saku, ka es iešu zāru dārzā mērkaķi šaut. Es tev teicu, ka man viņus nebūtu žēl nošaut, bet ja viņus kāds nošaut, es arī neko neteiktu. Es neteicu, ka es viņus iešu šaut, kā tad es jocīgi. Māmo, es tāpat jau esmu pārāk daudz te izrunājies. Paskaties labāk šito. Paskaties. Vienmēr personīgi un nedaudz aizvainojoši. Vienmēr aktuāli, bet nedaudz par vēlu. Asi, bet parasti truli. Par neko. Sveicināti!
Vēl pirms dažām nedēļām Rīgas dome iepriecināja gan Rīgas iedzīvotājus, gan visus pārējos Latvijas iedzīvotājus ar bagātīgu sniega kārtu un ziemas priekiem. Kas, protams, Latvijas iedzīvotājus izraisīja tikai un vienīgi neapmierinātību un sūdzību vilni. Rīgas dome, reaģējot uz šo sūdzību vilni zibenīgi, pēc dažām dienām jau sniega kārtu likvidēja, kā saka, pilnībā, un lūk, no sniega vairs nemiņas. Likās jau, ka cilvēku sirdīs, nu tiki prieks iegavilēs, bet kas tev dos? Aizgāja atkal jauns sūdību vilnis. Nomainītas riepas ražotas, izstāvētas garumgarās rindas, sniega vīri nokusuši, bērniem prieka vairs nekāda. Rīgas doma jau vairs nezin, kā lai izpatīk Latvijas iedzīvotājiem. Bet Rīgas dome nepadodas, Rīgas dome nesnauž un nāk klajā ar revolucionāru jauninājumu. Sadarbībā ar Žagarkalnu aprīkot sāls kaisāmās mašīnas ar sniega pūtējiem, kas nodrošinātu vismaz uz ceļiem pieklājīgu sniega kārtu. Un jau reaģējot uz vēl nēsošajām sūdzībām, bet skaidrs, ka tādas būs, Rīgas dome katrai sniega pūtēja mašīnai aizmugurē norīkos sāls kaisāmo mašīnu, kas arī šo sniegu pēc tam neutralizēs. Un lūk, kā saka latviešu tautas paruna, ziema, ziema, vasara, vasara, braukt tā gribās. Speciāli un pilnīgi personīgi par neko Jānis Jaunaugsnis. Aivi, kas tur zvana? Guli, halo. Labvakar! Jums ir piezvanījis psiholoģiskais anonīmais dienests. Jūs kaut kur netur esat droši vien trāpījis. Nē, lūdzu, nenolieciet klausuli, mēs zvanām tieši jums. Nakts taču ir. Mūsu dienests atrisina jebkuras problēmas. Man nav nekādas problēmas, gulēt gribās. Jūs droši varat mums uzticēties, mēs visu atrisināsim, un jums pašam paliks vieglāk ap dvēseli. Man diezgan viegli, paldies. Redziet, jums noteikti ir darbā samilzušas problēmas ar jūsu priekšnieku. Ko tad? Ar jūsu priekšniecību nevedās sarunas. Viss kārtībā, paldies. Ziniet, tad iespējams, ka jūsu laulātā draudzene jums diezgan bieži uzgriež muguru. Nē, viss kārtībā. Nu, noteikti tad jums ir problēma lielveikalos iegādāties žaketes, jo jums parasti ir žaketēm rokas par īstām. Jā, šitā ir mana problēma. Labi, ka jūs par to ierunājāties. Es atvainojos, diemžēl ir beigusies mana maiņa, un par šo jautājumu jūs labprāt uzklausīs mans kolēģis. Bet es gribēju par tām žaketēm, man tas tiešām ir svarīgi. Es jūs saprotu, taču diemžēl mana maiņa ir beigusies, taču rēķinu par sarunu ar mani jūs saņemsiet kopā ar ikmēneša telefona rēķinu. Cienītais, bet kā es jūs atradīšu? Nu, droši zvaniet manam kolēģim. Paldies, uz redzēšanos. Es vienādiņu noskaidroju ļoti agri ceļos un pieēdos līdz 6. Tu to noskaidro. Labi. Es esmu tev dzīslās no rīta līdz rītām. Vajag noslīpēt. Aiziet no sākuma izskūj padus un tad nāc pie mana galda. Aiziet muti. Jūs mums teicāt, ka mēs varam lietot rupas vārdus. Nu, Lotār, nebeidz, parunā ar mani. Ar man garš vakars šodien ir parunā ar mani. Nu, kā tev iet? Starp citu, ja mēs par dāvanām runājam, ziniet, kādas dāvanu gribētu? Nu, saki, mēs tev sagādāsim. Ko tu tagad? Gribēju parunāt. Ko, naudu vajag tev, ja? Es tev citu naudu arī vajag, ja tev ir kaut kāda nauda, bet es ne par to. Pašām baigi maz.